jābūt fiziski aktīviem, tomēr tas viss ir jādara drošā veidā. Bieži vien traumas tiek gūtas piemājas dārzā, batutā. Bet tam ir noteikti jābūt aprīkotam ar aizsargtīklu, un uz batuta lēkā viens lēkātājs, nevis vairāk. Saulainajās un karstajās dienās bērni tiek aicināti neaizmirst par sauļošanās krēmu lietošanu, bet galvā ir jābūt cepurei. Ja ir karsts laiks, tad mēs, protams, atgādinām, ka ir jādzer ūdens. Ja mēs runājam par jau lielāka vecuma bērniem, kuri varētu izrādīt vēlmi vieni paši iet peldēties, tad ir jāatgādina, ka tas ir jādara zināmās vietās. Ir jābūt pārliecībai par šī ūdens tīrību. Nedrīkst lekt pat ne uz kājām, kur vēl uz galvas ūdenī. Mazāks bērns ūdens tilpuma tūmā pat uz 10 sekundēm nevar izlaist no acīm, jo, diemžēl, tā slīkšana notika ļoti ātri. Atrodoties tuvāk dabai, der atcerēties par čūskām un ērcēm. Kad nav par vēlu vakcinēties par tērču encefalītu. Latvijā ir daudz reģioni, kur ir augsts tērču encefalītu saslimstības līmenis, un tur bērniem šo vakcināciju valsts apmaksā. Svarīgi ir ar bērniem pārunāt jautājumus, kas skar drošību uz ceļa. Ja skolnieks ir apmēram pieredzis pie savu maršrutu, ja viņš dodas uz skolu, tad tādā brīdī, kad skolnieki aizsūta pie OMS uz laukiem vai kā savādāk, tad ļoti svarīgi ir pārunāt šos jaunās vidas īpatnības. Ja mēs esam pieraduši pie pilsētu vidas, tad nokļūšana šādās lauku apvidos vai lielo šoseju tūmā, tomēr tas rada papildus riskus. Īpaši svarīgi ir drošības jautājums pārunāt, ja bērns mēdz pārvietoties ar dažādiem mikromobilitātes rīkiem. Ķivera galvā ir obligāta. Vecākiem būtu ļoti rūpīgi jāpārunā. Tātad, kurā vietā es drīkst pārvietoties ar attiecīgo braucamrīku, kādas ir šīs satiksmes noteikuma prasības un kā galu galā ir jāsaģērbās un kādam jābūt rekipējumam, lai es varētu droši braukt kaut vai to pašu skrituļu dēli. Speciālisti aicina par drošības jautājumiem stāstīt nevien vecākiem, bet arī pedagogiem skolā pirms vasaras brīvlaika sākuma. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Edgars Bita, Latvijas televīzija. Nu, lūk, tā kā esam prātīgi, esam piesardzīgi, bet vasaru, protams, izbaudām. Selijas poligonā līdz 11. jūnijam norisināsies Nacionālo bruņoto spēku un ASV militārās mācības. To laikā sadarbībā ar ASV Mičiganas Nacionālo gvardiju tiks pilnveidota sabiedroto vienību savietojamība un attīstītas militārās inženierijas spējas. Mācību laikā karavīri izbrūvēs spridzināšanas drošības patvērtni un granātu mešanas laukumu, kā arī sāks Baltijas aizsardzības līnijas prototipa izveidi Selijas poligona teritorijā. Bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien darba vizītē apmeklēs Cēsu novadu, tiksies ar pašvaldības vadību un iepazīsies ar novada uzņēmēju darbu, kā arī viesosies Cēsu Bērzainas pamatskolā. Savukārt 5:00 pēcpusdienā prezidenti varēs satikt ik viens, jo darba vizītes noslēgumā koncertzālē Cēsis notiks prezidenta tikšanās ar iedzīvotājiem. Un sākoties skolēnu brīvlaikam, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs rīko drošuma nedēļu Droša vasara bērniem. Tās mērķis ir vērst uzmanību uz dažādiem riskiem, ar ko bērni var saskarties gan ikdienā, gan aktīvās atpūtas laikā. Šodien Uzvaras parkā notiks drošuma nedēļas atklāšanas pasākums. Tā laikā speciālisti izgaismos galvenos traumatismu veidojošos faktorus un sniegs praktiskus padomus par drošu pakalpojumu un aizsarga aprīkojuma nozīmi un